Mēs esam finišējuši šodien 6. posmā Beļģijā, un varbūt ne tas sliktākais rezultāts vai neveiksmīgākā sacīkste, bet tiešām pieredzes bagāta. Trešais brauciens šodien ļoti labs starts, brīvs brauciens, tur es parādīju savu īsto ātrumu un biju ātrākais trasē. Ceturtais brauciens pa lietu, mēģinājām daudz lietas, jaunumus, pieredzes gūšanai. Noslēpu startā, paliku 13. Bet ar to visu mēs bijām labās vietās un kā 9. tiku pusfinālā. Labs starts pusfinālā, laba braukšana. Bija kļūdas pirmajos 3 apļos, kas arī neļāva iegūt top 3 pozīciju pusfinālā. Bet jā, finišēju 5. pusfinālā un netiku, protams, finālā, bet mēs nedrīkstam būt vārgi vai padoties. Mums ir jābūt stipriem, mums ir jāiet tālāk. Mēs esam tikai pussezonā. Sākumā varbūt uzliku ļoti augstu latiņu, bet šobrīd visi ir līdzīgāki un ir gan veiksmes spēle, gan pieredze. Mēs mācāmies, mēs strādājam, lai būtu labāki, un mēs arī būsim labāki. Mehāniķi izdarīja milzīgu darbu pa nakti. 4 naktī aizgāja visi gulēt tikai tāpēc, ka es vakar saskrējos ar Henningu Solbergu un notika vēl visādas lietas, ko mēs mainījām automašīnai. Tas deva ļoti daudz uz šodien. Ja tu redzi, ka mehāniķi strādā smagi, tad dod tev papildus motivāciju būt labākam. Varbūt pievīles viņus nedaudz šodien, bet gadās, un mums tas ir viss jāizmirst. Vienkārši pagātne ir jāizmirst, un mums ir jāskatās uz 2. sezonas daļu. Droši vien, ka varbūt par ātru skatīties kopvērtējumu, bet ar komandu sēdīsimies, uzstādīsim jaunus plānus, mums jaunus mērķus, ko gribam sasniegt. Strādāsim, mācīsimies, un es domāju, ka beigās visam jābūt labi. Paldies visiem skatītājiem, atbalstītājiem, kas tur rīkšķis, un es ceru, ka jūs nepievīlat. Sezona mums ir pusē, 6 sacensības ir veiksmīgi noslēgtas. Sākums bija stipri pārsteidzošs, bet tagad atskatoties, nāk prātā tādas vairākas lietas. Pirmkārt, komanda un braucēji bija ļoti sagatavojušies sezonas sākumam. Pārējām komandām nebija lāga mašīnas kārtībā un nebija braucēja kārtībā, un mūsu komanda vienkārši rāvās prom no citiem. Tāpatās sākumā veicās ar pirmām 3 trasēm, kur pirmajā līkumā uzreiz varēja iet džokera aplī un nebija tādas vēršu cīņas pirmajā līkumā. Reinim, kā vairāk kartinga braucējiem, tā cīkstēšanās un mašīnas daudzīšana lāga nepadodās, un viņš varētu teikt, varbūt ir drusciņi par korektu. Tātad tagad visas trases ir tādas, kur nāk reāla cīņa priekšā. Arvien vairāk trases paliek tādas, kas nav klasiskas rallija krosa trases. Tāpat kā šī trase ir izveidota šosejas stadionā, tās ir trases, kur ir stipri dažādi vajadzīgi braukšanas stili. Gan šosejas braukšana, kas reinim padodās, gan arī stipri agresīva, varētu teikt, autokrosa braukšana. Rallija varbūt pat braukšana, kur mums tā kā ir daudz jāmācās. Bija saspringtas 3 nedēļas, 3 sacensības. Domāju, ka viss ir kārtībā. Tagad ir 3 nedēļas brīvs laiks, var ievilkt elpu, pārdomāt, izanalizēt un kārtīgi sagatavoties nākamajam pusgadam.